Es mocījos ar to GoPro, kā viņš man kaitināja šoreiz. Vaļā! Gāzi! Gāzi! Baigā cīņa ar sevi. Tas viss ir. Redzi, kur es tev jau rādu spie, tev jau ir jābūt pedālim grīdā. Mirklīši, kad tā pils iedriņš un ir tas... Nu, tad jau tālāk pats atkarīgs no Annas būs viss. Čau, pupsiki! Mēs esam atpakaļ, mēs esam Kaunijā. Un šī ir otrā reize šogad Kaunijā. Ja jūs atceraties, kā beidzās iepriekšējā reize, tad jūs atceraties to, kad es finišēju Oļos. Ja jūs neatceraties, tad noskatieties video vēlreiz. Šī ir nedaudz īpaša sacīksta, jo šodien ir ne tikai revanš ar Kauniju, bet šodien ir arī man vārdiena. Man ir abiem diviem vārdiem vārdienas, es Anna. Ja jūs gribat saviem bērniem likt divus vārdus, bet negribat svinēt divas vārdienas, tad Anna ir lieliska opcija, kā iziet no šī. Mēs esam aizdījuši šodien jau 2 treniņu sesijas. Man atkal blakus sēž brālis. Viņš atkal uz mani bļauj, par ko es esmu ļoti pateicīga. Ir bailīgi, jo šī ir tā trase, kur ir jāļauj darīt tās lietas, ko man nepatīk darīt, kas ir slīdēt un tai mašīnai stumties, tāpēc ir nedaudz grūti. Bet slowly getting there. Braucam un mācamies. Man nav atmaskas vispār, ir sauss, ir saulains, ir forša mašīna, ir forša, man ir nomainīt bremžu diski un vairs nevibrē bremzes. Man ir tikai jābrauc, tāpēc es tagad braukšu. Jā. Man šodien ir vārdiena. Un saņēmu dāvanu. Ļoti daudz pīlītes. Ļoti daudz pīlītes, kas varbūt ventīlīši. Jā. Un, ja jums kādreiz vajag atbalstu, es jums varu to sniegt. Tie ir mini amortizatoru atbalsti. Tā kā jums vajag atbalstu, piezvaniet man. Es jums varu sniegt atbalstu. Nu, ot. Kur skaties, tu nāc. Tur, kur es tagad un dod virsū ātrāk. Tev pa lēnu, tu te zaudē, reāli sekundi vismaz tu zaudē. Redzi, kur es tev jau rādu spie, tev jau ir jābūt pedālim grīdā. Un kur redzi, tev sanāca ļoti labi, šitais sanāca baigi labi. Un te pa lēnu. Kad tu te lauz, redzi, Tad man arī pa maziņu izlaiž ārā. Tas teic, cik tāls es no kerba. Jā, tas jau ir tas, ko es tev visu laiku saku. Jo, ja tu paskaties, kā tev liekas, ir kopā 2-3 sekundes, ko es arī saku. Easy. Ko, nu? Easy. 2 sekundes, tas ir stabili. 2 sekundes ir stabili, jā. Visvairāk laikam reāli arī ir tajā tur. Tas ir tas, ko es tev saku. Lai arī ko man jebkurš teikt, ka tā nav, tā ir. Nu, taču var redzēt. Tās ir vismaz 2 sekundes. Tās ir 2 sekundes.
nobrauktas visas testu sesijas šodien. Ir ļoti karsti. Aplis ir lēnāks, bet aplis ir lēnāks pilnīgi visiem. Protams, tas nemaina to, ka man ir diezgan padaudz sekundes. Un visgrūtākais ir sarunāt ar sevi kaut ko šeit. Un tas, protams, ka vienmēr ir visgrūtāk, bet šodien es to izjūtu ļoti, ļoti daudz. Jo tai mašīnai tiešām šeit ir jāļauj stumties un iet tur, kur viņa grib iet. Un es beigā cīņa ar sevi. Tas viss ir. Baidos. Tiešām. Nu tiešām tā, ka zinu trajektoriju, zinu, un es bremzēju, un es tā kā pat sev saku, kā atlaid to gāzi, to bremžu pedāli. Beigā cīņa ar sevi. Tas viss ir. Kas, protams, ir, tāpēc es šeit esmu, lai pacīnītos ar sevi, bet jā. Tagad mans plāns ir stundiņu paņemt spēkas naudu, un tad 4:00 ir pirmais final practice, vakarā ir otrais final practice / kvalifikācija. Es ceru, ka bišķiņ būs vēsāks laiks, jo ir tiešām ļoti karsti un ir uz pēdējiem apļiem 20 minūšu treniņu sesiju, pēdējiem apļiem liekas, ka kā tev kāds spiež bišķi kopā galvu. Bet nečīkstam. Es nečīkstu, es vienkārši stāstu. Vienā mirklī ģirce man vairs nerunāja, tad es sapratu, ka kaut kas nav. Jo es vispār, es biju kaut kur un es nebiju tur. Un es pat jūtu, ka nav. Iepriekšējā treniņa sesija, kas bija pēdējā, laiks nebija, protams, tik labs, kā gribās, bet vismaz es biju mašīnā un es spēju domāt un sakonektēt puzles gabaliņus kopā. Tā kā es eju gulēt. Good soup. Tagad ir lielā pauze starp braucienu. Gaidam pirmo tādu oficiālo treniņu. Tagad rīta sesijā bija pasēdēju blakus. Centāmies atrast ritmu, kaut kādu. Kaut kas sanāca, kaut kas nesanāca. Bet tagad domājam, kā labāk likt riepas uz, ko likt labāk priekšā, ko likt labāk aizmugurē, kādā secībā. Zinām, ka labajā pusē jāliek vislabākā riepa, tāpēc, kad ir līkumi, ir uz kreiso pusi, vislielākā saķera būs šidai te riepai. Tāpēc liksim virsū vissmukāko, kas mums ir. Nu, un tad jau tālāk pats atkarīgs no Annas būs viss. Šodien ārā cik kaut kā 27? Yep. Mašīnā ir 3,5. Es domāju, ka viss 3,5 ir. Ir mirklīši, kad tā pils iedriņš un ir tas. Bet šajās jutos labāk sesijā. Es ļoti, ļoti cenšos. Es tiešām cenšos. Tagad ir palicis šovakar tikai kvalis. Ceru, ka būs varbūt bišķi vēsāks ārā. Jo ir jūtams bišķi nogrubs. Kvaļa plānis ir turpināt braukt un turpināt mēģināt vienkārši ātrāk, vēlāk nobremzēt, pabraukt ātrāk. Nevis vienkārši braukt, tupa braukt, tā kā es braucu, bet visu laiku ir jāpieslēdz galviņa klāt un jādomā par to un jāklausās, ko brālis teica. Pēc, ka viņš jau saka tie patiesību, viņš jau grib tikai labu man. Tāpēc man jāsāk viņš klausīt vēl. I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making hits, dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding the road, y'all. I think that I'm back in my big foot, but with the money stabbing, I'm 10-2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money and the 100 seen the rap on the dash. They ain't catching up, dog, I'm moving too fast. I'm in the big leagues. Told
told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big league. Laiks Labāk, bet ne tik labi. labāk. 1:31:070. Rekur. Es paņēmu, pafilmēju šo to no malas. Akadēmiskos nolūkos. Rekur Agafonov. Mareks. Skaties uz asu. Tad brauc Straupe. Un tu. Ideālais, bija perfekts uzskatis. Jūsu klāsa ir perfektais uzskatis materiāls. Salīdzini, cik, kad viņi nāk pa kalnu lejā, cik tālu viņi izlien ārā un kad bremzējas. Un kur tu esi nonākot pa kalnu lejā, kur tu bremzējies. Nu labi, ne, nu okei, nu ir rītdiena. Pussekundes dabūja nost. Tur? Nē, vispār. Jā, nē, 0,4, nu pussekunde, jā. Bet tas ir, saku, tas ir pozitīvi. Bet, nu, no rīta mēs bijām 39. Bija 39, bet bija plus 100 kilogrami. Nu, tā kā... Un tev ir nevis šitais no bremzes, bet tev ir šitais. Gāzīt tikpat lēnāk. Un tas jau ir tas, ko es tev visu laiku teicu, davai, nu, ķipa rauj vaļā do virsū, jo tev tas ir jābūt ātri. Tas ir tas pats, kas rekur, ko tu redzēji, vai tev ir hop, hop, vai tev ir... Visi brauc. Papūtīs man gaisu virsū. Jā, nē. Pirmā diena ir noslēgusies. Karsti. Uzlaboju laiku ne tik labi, kā gribētos, bet ir progress, kas ir labi, un tas ir arī svarīgākais, kad paliek labāk kaut vai pa bišķiņam. Ģirds nofilmē references materiālu no ārpuses. Ir pilnīgi skaidri, ka es daru lietas ļoti lēzani un tā kā braucot pēc piena nedaudz. Tā nevajag šikeinā šeit rotaros. Citi tā čik, čik, un es tā miu, bet miu ir lētāk. Nevis lētāk, bet lēnāk. Un man jau nedaudz mežģā smēle, tāpēc brauksim mājās. Nē, mēs vēl nebrauksim, mēs vēl aiziesim uz dalībnieku sapulci. Un tad mēs brauksim mājās. Iedīsim gaļu, pastīsimies onboardus un rītdien brauksim gongu. 2 braucienus. Tiekamies rīt. Atā! Labrīt. It's race day. Jā. Kādas sajūtas? Tā kā pirms sacensībām ir uztraukums, ir tāds... Nevarētu teikt, ka es gulēju baigi labi, jo tiešām bija tāds īstais nogurums vakardien vakarā. Īstais nogurums. Bet mašīnai viss ir kārtībā. Šodien mums ir starts gaitā. Plāns ir skaidrs, mērķis ir uzlabot arī apli, tāpēc, kad otrā reisa starta vieta ir pēc laikiem, nevis pēc pozīcijas. Tā kā aplis ir jāuzlabo. Visi uzlabos apli, jo tagad ārā ir daudz labāki laikapstākļi braukšanai nekā vakardien. Tā kā viss ir skaidrs, akal bremzējam. Kaut vai pat pussekundīt vēlāk, un kaut vai pa bišķiņam un maucam. Tieši tā maucam.
centies saprast tām bremzēm un atceries 1-2 principu. Un atceries vēl no vakardienas, ja mēs skatāmies visas vakardienas tās kļūdas, tātad, kas vēl bija tāda viena no uzbremzēšanas saistītām pa kļūdām? Pa ilgu. Jā, ātrāk rauj vaļā bremzi. Rauj vaļā, nu tu bišķi cēt to kāju, vaļā uzreiz gāzi, ja? Ātras kustības un būs labi. Viss būs kārtībā. Un tātad šodien mums ir revanš, otrā daļa. Tātad atceries, un tad, kad būs kopējais starts, pofīgi pa buferiem, pofīgi pa kaut ko tur pabakstīšanos, dod virsum. Ja vajag pastum un nelaid. Nu tā, ka neļauj apbižot sevi. Davai. Tur ir ajoni. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I'm making a piece. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitted for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot. Wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know what's on net when it go up. Ain't got no other plans. You don't need to understand. Hey, you don't need to understand. Hey, you just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the shit. Moving fast, already gone. Yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving. Cause it can get very rough. Cause it can get very rough. Es jūtos super entertained par šo braucienu. Es nezinu. Startā es darīju tā, kā jūs man teicāt. Viss kārtībā. Starts bija ok, starts bija ļoti labi. Starts bija viss kārtībā. Un es viņam gāju, viņš man pienāca klāt, jā, taisnē, viņš man iegāja iekšmalā, un es braucu tā kā uz iekšmalu, un es viņu neredzu spoguļos. Arī lielajā? Es neredzēju viņu nevienā spogulī. Bet, also es braucu diezgan pa lielu ātrumā, es varbūt vienkārši nepamanīju. To onboardā varēs redzēt. Jā, varbūt, ka redzēju, es tiešām nezinu. Un visu viņš man sagrauž, un es sāku mest piruetes, un viss, kas man galvā ir, tikai lai ābats man purnā neieliek, tikai lai ābats man neieliek purnā. Es apstājos, man ir ķipa nospies bremzes, saslaiž bremzes, lai sāku ripot iekšā tajā zālītē, un viss ābats man tāds, es esmu dzīva! Labi, bet stūri taisni? Stūri taisni, bet... labi, tas varbūt no diskiem. Tas ir varbūt no diskiem. Otrs, tu, kad šļūci pa asfaltu, tev varbūt ir flatspots uztaisīts riepā. Iespējams, jā. Ja tev ir flatspots, tas arī izskaidro, jo tev uz bremzēšanu tu pilnībā dzirdi, ka tu bremzējies, ka tu nāc, ka tev ir tāda skaņa no riepām. Iespējams, tā kā kāda riepa visticamākais ir dabūjusi visticamāk. Mums zipā ir tā kā, mums zipā ir riepas, tā kā tur vispār nav ko satraukties. Atceries otrajā braucienā, tad tev ir jārevanšējās. Jā, Daugumiņš palika ejot augšā kalnā. Ārā kaut kur? Jā. Droši ārā vai atspiedies ārā? Atspiedies ārā. Ar zemi uz asfaltu. Jā. Tad Okay. Straupam bija avareikas. Straupam negāja verķis. Negāja verķis, jā. Divi bišķiņi un... Pēdējais aplis. Nē, viens no pirmspēdējiem apliem. Es braucu, un tur ir ķipa dzeltenais, un straupa man lēnā augšā čuķi, un es viņu nevaru apdzīt. Cik tev laiks? Speedhaivā nerādīja. 1:31. Jo starts līdz turienai viss bija bomba. Tur viss bija čotki. Turējies līdzās, viss kārtībā. Ļoti labi, viss sākums bija reāli bomba, un tad vienkārši, kā vienmēr... The start was splendid, then 1-2 corners and... Kā tur bija? Ātrums bija labs, bet aiz pagrieziena bija staps. Kaut kā tā. I'm in the big leagues, told her don't miss me. Es neesmu viņam atstājusi vietu kornerī. Bet cik tev ir jāatstāja vieta? Tā, lai viņš var izbraukt. Atvainojies pa lamu vārdu.
Tas kaut kas nesaprotams. Tas iet pret visu tā kā, kas te... Jo es viņu gudīgi godu vārds neredzēju tajā spogulī. Nu nebija viņš man tik tuvu, lai es viņam laistu. Tur taču var redzēt. Brutāli. Tur var redzēt. Nē, spoguļos ir jāstāsta, tā kā akli nevajag griezt priekšā. Bet tur taču var redzēt, viņam ir tur, viņam visam pietiek vietas. Sevi mammai, visai ģimenei. Nu viņam reāli bišķi vairāk uz kerbi viņš varēja palīdzēt. I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big league. Tu teiktu pilnīgi. 2/3 no protektora daļas vienkārši tu tāds. Te vienai riepai šitāds kuseks izrauc, otrai bišķi mazāk. Žēl, labas riepas. Es biju izreikinājis, ka tās ies aizmugurē. 308 eiro vienkārši. Es saku, es biju izreikinājis, ka tās ies aizmugurē tev uz donku nākamo. Šitās, kas tagad ir te uzliktas, tās iet uz treniņiem tev, jaunām izietu pēc tam. Es jau biju visu izreikinājis tev. Bet nu nekas, uz treniņiem ir riepas, tā kā satraukties visi. Es esmu vainīga. Tomēr, ja? Jā. Tiesneša lēmums ir ciets un viss kodolīgs, jā. Ir pagājušas 2 stundas no pirmā brauciena. Es esmu nomierinājusies, tagad bišķiņi diezgan laiks pagāja, kamēr es padusmojos uz sevi, uz visiem iesaistītajiem un apkārtējiem. Un neko darīt. Kāds ir rezumē? -2 riepas, -1 disks, nedaudz pašcieņa. Bet visādi citādi... Un es arī dabūju vienu soda punktu, kam es, jāsaka godīgi, nedaudz nepiekrītu, bet it is what it is. Kāds ir plāns tālāk? Man nav izcilās starp pozīcijas, es aizmugurē. Es esmu lēnāka par pārējiem aplī. Tātad mērķis ir vienkārši vilkt viņiem līdzi. Un turpināšu strādāt ar sevi. Turpināšu skaitīt 1, 2 bremzē tikai tad, vai višķiņa vairāk pabraukt. Un tāds arī ir plāns. Diezgan izklausās, varbūt diezgan garlaicīgi, bet jāsaka godīgi. Pirmā sezona ir ļoti grūta. Ja kāds man būtu jautājis pirms vairākiem mēnešiem, ko es sagaidu no šīs sezonas, tad laikam man naivā sieviešu ticību teikusi, ka es sagaidītu, ka būs daudz vienkāršāk. Tas nav vienkārši, bet tas ir arī ļoti, ļoti, ļoti forši. Un kad tu redzi, ka tu kaut vai bišķiņu uzlabojies un ka tu vari pret sezonas pirmo sacīkstu Kaunijā, es esmu progresējusi. Es jūtos drošāk, es jūtos pārliecinātāk, es vēlāk varu bremzēt, es pareizāk varu izņemt līkumu, es augšā braucotajā kalniņā, kur es stāstīju toreiz pēc kvalifikācijas, ka man raujas nost kāja, es tur eju flat autā. Es tur spiežu pedāli grīdā. Es griežu uz tā kerba un ticu, ka viņš tur būs. Tā tad ir uzlabojumi. Un tieši tāpat tās pa maziem solīšiem ir jāturpina. Mēs visi šeit esam, lai kļūtu labāki, brauktu ātri. Un tāds noteikti tāds strādā. Tas ļoti forši. Un priekš šeit būt. Tikai pilīti visu laiku, es nevaru pat apslaucīt. Jā, bet bija personāla bestie. Jā, viss ir 1.30, nu, weekends točni ir 1.30, 5.58.
Tā kā viss kārtībā. Viss bombās, viss. Es varēju ielīst startā blakus, ja Es redzēju. Bet es to nedarīju. Es redzēju, es gaidīju, kad azarts ņems virsroku un ka būs, bet tu teici, nē. Bet zini, kas ļoti interesanti, kad tu kādam vēl šit aizmugrē, tu ņifigā nezini, cik tālu līkums. Tev nav nejausmas. Nu, tu paļaujies uz viņa bremzēšanu. Tu ceri, ka viņš plāno iegriezt iekšā tajā līkumā, jo tu neredzi Bet tu ej klāt aizvējā. Jā, nu aizvējās, jo es viņu tā kā es izņēmu to līkumu un es vēl kaut kādu laiku. Es reāli viņu turējos līdz tam galam. Nu, un tur, protams, es sabremzēju vairāk un tālāk es atpaliku. Bet... Nu, es domāju, ka, zini kā, te ir jāpavada apmēram kaut dienu, divas mierīgā režīmā trenējoties, un tad arī varētu dabūt laiku, tās 2 sekundes nost. Vai arī, ja tu klausītu mani un darītu tā, kā es saku, bet tā kā tu nedari tā. Bet tā kā tu nedari, kā es saku, tad ir. Bet ir, es saku, galvenais uzdevums ir izpildīts, viss ir kārtībā. Es nezinu, kā mans rotars sanāca. Labāk tagad, ne labāk? Viens bija Es tajā otrajā... pirmspēdējais aplis, kur tu nospiedi, tev ar šļūcošiem gandrīz aizgāja, tas bija perfekti, bet ja tu nebūtu piespiedus otro reizi vēl bremzi, viņš būtu sanācis tādā, perfekti. Jo man ir ķipa, es uzsitu otrais bremzi, un tad es atceros tāds pagāzi, un tad es tā izspiežu gāzi. Jo, ja tu būtu atlaidus un devus virsū, viņš būtu sanācis ideāli. Jā, jo tad būtu sanācis perfekti. Jo tad būtu tieši kā vajag tikai tas, ka tas pats, nav tas hops. Jā. Tas arī bija tas, kas bija labākais laiks. Es tiešām centos. Viss kārtībā, personāla bests, tad šitais uzdevums ir izpildīts. To, ko mēs sarunājām, izpildījām. Nu. Tu gribēji savu gongu, dabūji savu gongu. Jā, draugi, pupsiki, mani mīļie. 4. sezonas 4. sacīkste ir noslēgusies. Es esmu priecīga par to, ka ir progress. Salīdzinoši gan pret pirmo kauņu, gan vispār pret to, kā es jūtos mašīnā, gan pret to, ka es vienkārši nevis maucu acis kantainas un nesaprotu, kas notiek, bet tomēr es izdaru kaut kādas secinājumus pēc līkumiem, saprotu, spēju vairāk saprast, kas man jādara citādāk. Tātad tas ir progress. Protams, kad ir tāpat ir nepacietība, par ko es iepriekš runāju, jo gribās braukt daudz ātrāk. Un tie puiši, viņi iet nātrēs, tas tā servis parka žargonā runājot. Viņi gāž, viņi mauc. Viņi paši saprot, arī atzīst, tas nav viegli, tas ir darbs, tas ir kārtīgs darbs. Ir prieks par to, ka sacīkste ir noslēgusies, un otrā reisa mērķis ir izpildīts. Es dabūju personal best šajā trasē. Tāpēc mērķis izpildīts. Mani atkal pārņem pateicības sajūtas par to, ka tu skatījies šo video, par to, ka tu mani atbalsti, par to, ka man līdz visi šie foršie cilvēki un par to, ka man ir visi apkārt, kas man palīdz un ļauj šim visam notikt. Viena es te nebūtu, tāpēc tiekamies Rīgas Summerways augusta beigās. Un pēc tam mēs tiksimies uz Mono Racing Weekend, kur būs pārsteigumi. Tā tiekamies! And then the story. Bye-bye.